Latvijā jau 3 gadus darbojas brīvprātīgo aerobotu kustība. Šie naskie grīdu tīrītāji cilvēkiem palīdz jau vairāk kā 10 dažādās Latvijas iestādēs. Un lūk, jauns, priecīgs stāsts par to, kā vēl viens brīvprātīgais aerobots ir atradis sev jaunu mājvietu un jaunus draugus, kam no sirds palīdzēt. Labdien! Es pārstāvu aerobotu un esmu brīvprātīgo aerobotu kustības koordinātore Dagnija Briede. Un šodien es esmu atbraukusi uz Sēmes evaņģēlisko-luterisko baznīcu, jo šejienes cilvēki ir uzrakstījuši brīnišķīgu sirsnīgu vēstuli par to, ka viņiem ļoti noderētu brīvprātīgais aerobots. Lūk, neliels fragments no šīs draudzības uzaicinājuma vēstules. Sveiks, brīvprātīgais aerobotiņ! Tevi ļoti gaida kāda sena celtne, kura ir pārdzīvojis dažādas pārmaiņas. Sākumā tā kalpoja tam, kam bija paredzēta. Bet laikam ejot un mainoties, tur tika ierīkota veikalu noliktava, vēl pēc kāda laika tur bija ierīkots vietējais gateris. Bet ko es tev ar to gribēju pateikt? Viss ir nostājies atkal savās vietās, un šī celtne ir atguvusi jaunu elpu. Tā ir Sēmes evaņģēlisko-luteriskā baznīca, kas atrodas Sēmes pagastā, Tukuma novadā. Lūk, arī tas varonis. Lūdzu, apsveicu jūs. Liels prieks par jūsu vēstuli. Jā, lūdzu, nāk tālāk. Šeit ir mūsu baznīca, un šeit arī strādās aerobotiņa. Kad brīvprātīgais aerobotu rumba ir veiksmīgi nonācis līdz savai jaunajai mājvietai, var sākties savstarpējā iepazīšanās. Jaunie saimnieki uzzina, kā aerobots darbojas un kā to pareizi jākopj, savukārt pats apaļais palīgs jau var doties iepazīties ar savām darba telpām. Pēc būtības ideja radās, jo mums uzrakstīja, man atnāca uz e-pasta vēstuli konkrēti ar uzaicinājumu piedalīties šajā kā viņi varētu nosaukt, projektā, ja, šajā konkursā, un tā es nolēmu piedalīties. Pēc tam es, protams, meklēju internetā, kas saistīts ar to konkursu, un tos kritērijus, ar kādiem ir jāpiedalās konkursā. Un tad es uzrakstīju vēstuli, to es izdarīju savā vārdienā. Daiga savā draudzības uzaicinājuma vēstulē rakstīja: Sēmes draudze nav īpaši liela, bet baznīcā ik pa laikam notiek dažādi kristīgi pasākumi. Tāpēc tavu palīdzību būtu nepieciešama cilvēkiem, kas kalpo uzkopjot baznīcu, to darot brīvprātīgi. Tu būtu ļoti liels palīgs un atspaids tieši šai kalpošanai. Tīram baznīcu mēs ar vīru vēl joprojām, un tam mums šad tad vēl citi ļaudis pieslēdzās, bet pārsvarā mēs atbildām par to, kad ir grīdai jābūt tīrai. Mēs braucam pirms dievkalpojumiem, skatāmies, vai ir tīrs, un ja vajag, tad tīram, laika apstākļi ir tādi, kādi viņi ir, un mēs visi šeit darām darbu brīvprātīgi. Un līdz ar to mums ir ļoti liels prieks, ka tieši tas brīvprātīgais robots atrada mūsu brīvprātīgos, un mēs varēsim kopā strādāt. Šim robotam putekļu sūcējiem darāmā šeit noteikti pietiks, taču arī citi jauni brīvprātīgie aeroboti meklē sev darba vietas, kur kārtīgi un centīgi palīdzēt cilvēkiem turpmākos 2 gadus. Raksti arī tu savu pieteikumu vēstuli jau tagad www.mansrobots.lv